Pilna diena ar budžetu 0 eiro. Iepriekšējā Inkredit sērijā jūs redzējāt, kā mūsu ikdienas tēriņiem nav limitu. Es īsti negaidīju šo dienu, jo tas nozīmē, ka man ir jādzīvo visu dienu neiztērojot pat 1 centu. Let's go! Dienas sākums daudz sološs. Sāku gatavoties dienai un sakārtoju sev vidu. Gribēju būt gudra pagatavojot sev pusdienas, taču sapratu, ka man tam ieplānota laika nav. We love a delusional queen. Man nav laika gatavot. Pats savu iespējams darēs. Vēl joprojām nav nejausmas, kā es tikšu uz darbam, bet no papēžkurpēm atteikties nevaru. Es neko nesaprotu no sabiedriskajiem, plus man nav naudas, so šodien mēs iesim ar kājām uz darbu. Es atcerējos, ka man jau vairāk kā gadu pagalmā stāv ritenis, kurš ir pārcietis katru vētru un katru sniega kupanu. Laiks pārbaudīt, vai viņš vēl ir pie dzīvības. Dāmīte papēžos un ar ļoti čīkstošu riteni. Protams, pa ceļam satiku pazīstamos. Čau visiem! Ļoti cerēju, ka darba vietas virtuvē atradīšu kaut ko ēdamu, bet, diemžēl, visu, ko es atradu, bija kolēģis, kuram nozagt ēdienu. Tavs dēls mums baro. Šārauts Ričardam. Ko mums darīt? Prieki beidzās, bet vēders joprojām tukšs. Tu nevari uzrakstīt Heisītim, lai viņi mums 2 ledus kafijas satais. Tā mēs jau uzņem tiksim ar riteni. Nē, izlūksimies kolēģim mašīnu. Hustle for it! Thank God! Mēs ēdīsim. 10 no 10. Sitiet mani nost, bet es ar to riteni mājās vairs nebraukšu. Gribu man pastāstīt, ko tikko izdarīju. Plāsma izsauca taksi uz EHR rēķinu. Nu ko, mēs tikko beidzām staigāt. Pastrādājām, uzkodām, bet tad es sapratu, ka man kaut kā arī jātiek mājās. Es domāju, ka no Lāsmas es uz mājām iešu ar kājām. Man actually ir privātais šofers. Un tieši tik ātri paskrēja mana diena. Piesakoju Inkredit profilam, lai redzētu, kā gāja Lāsmai.